kādu mēs esam skolā bijuši, tas mūs ietekmē, kas tam, man liekas, uz visu dzīvi. Tā kā mēs tagad varam redzēt, kā skolā apstietie nūģi ir tikuši pie lielās naudas un kā viņi kļūst to pašu, mēs varam tā kā arī sarīstis kaut ko novērot. Kurš no vecākiem? Jā. Kurš no vecākiem? Neviens. Nebija tas īsti. Sapulces nekā. Es būtu Kristīna bez Līna, es domāju. Bet pievienojoties Veldei un Līdai, arī mana mamma ir skolotāja, arī mana māsa ir skolotāja, arī mana vecmama ir skolotāja. Tā kā es ļoti tādu pazīstamu vide. Jā. Man priekšā solā sēdēja tās tagad Indra. Un Indra ļoti skaidri un gaiši nepasakot, bet mēģina paskaidrot, ka nevarēs atļauties, viņa nevarēs atļauties to visu apmaksāt. Vienkārši man tas tik ļoti nozīmē, ka man bērnībā bija diezgan līdzīgas situācijas, kur arī aiz finansiāla trūkuma daudz ko man nevarēja atļauties, un tāpēc es vienkārši šo tēlu tik ļoti izjūtu caur sevi, cik tas ir tā. Jā, tas man ļoti noreizonē, jā. Es domāju, ka kino ir tieši tas pats, ka cilvēki tiecas neatpazīt sevi, bet atpazīt visus, kas ir viņiem apkārt, un tur arī tas ir smieklīgi. Tas, vai tu māki pasmieties par sevi, vai tu māki vispār sevi tur ieraudzīt, tas ir cits jautājums par to, ka tu vari ieraudzīt savu mammu, kaimiņu, rādu un citu vecāku, tas gan ir fakts. Tā kā nav gluži tā, ka mēs absolūti par tevis un nebežīgas. Mēs par citiem. Un tad varbūt aizjām un padomājam, bet gan jau, ka ja tur bija man pazīstami cilvēki, viņa tur bija arī skatu. Tas jātāk izaicinājums, tačam bija laiks, un mums bija ļoti maz, jo mēs tomēr attiecīgi laiks pat vairāk kā puses mazāk nekā to pat pienācīgi arī bija kāds stums. Un bija ļoti daudz aktieru vispār bez vietas, tad gan bija ļoti labi, jo mēs varējām secībā teikt lielākoties filmēt. Tas psiholoģiskais stāvoklis, kādā mēs filmējām, bija ļoti atbilstošs. Tas bija jūlija superkarstajās dienās, kaut kā tā, kad smadzenes izklūst un prāta spējas pamēt ķermeni. Tas, man liekas, ir tāds piemērot apstākļi, lai taptu komēdija. Bet ņemot vērā, ka filma ir komēdija un kino ir pārstot, tā sakot, ja visiem aktieriem savās darbā ir smieklīgi, tad viss esot slikti. Vai jums bija smieklīgi, vai bija tāds epizodes pēr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 
ir jautri, tad netop labas komēdijas, jo man liekas, ka tas ir kaut kāds tāds, mūsu vēlme pēc ciešanām, to, ka māksla top mokās un tā tālāk. Man liekas, ka viņai nevajag tapt mokās, jo tas ir mūsu dzīves laiks, ko mēs tur pavadam. Vispār no visām filmēšanām, kas man jebkad dzīvē bijušas, šeit bija tāds visforšākais, visjaukākais, cilvēcīgākais, sakarīgākais kolektīvs un nebija tā, ka varbūt mēs esam pārzliegušies visu laiku, bet tas arī viens no iemesliem, kādēļ es nekavējoties piekritu, kad es uzzināju, ka, piemēram, mana mīļā kursa dēļa Nanta būs. Bet tā nav bijis arī šī spēle, kad aiziet uz kādā pasākumā, katru reizi, kad pasākumu vadītājs prasīs. Kā jūs jūtaties, tad tu ieceres šoku? Jaunībā. Jā, vecumdienās, protams, no tevis to nevar prasīt, tā ir. Jā, tā ir. Šis domāju, vecais vienkārši tāda, ka nesā, kaut uzcināt, tā pastīgā agrestīva vairāk viens otram būs rakstām un tā. Varbūt, ka es sapulšu, vai man tas vajag novērot kaut kāds specifisks latviešu mentalitātes iezīmes, ko jūs esat pamanījuši, jā. Es biju vairākās mājas apulcēs, un tur tā kā, tiešām man likās, man iekaujas vienā sievieti, kas nepārspīlē, bija paieliet laukā no mājas. Bet vairāk ir tā klasiskā latviešu turpināšana, kad tā kā tu neko nesaki, bet tā kā skandāļot. Es esmu piedalījusies vairākās sapulcēs, kur tiek apspriests ēdināšanas jautājumus. Kā jūs redzat, arī šoreiz viņš tiek apspriest mūsu sapulcēs. Bet jā,
tas šķiet vienmēr ir ļoti būtisks temats, kuru apspriest un par kuru vienmēr visiem ir viedoklis, tā kā to ir iespējams redzēt arī mūsu filmā. Bet man liekas, tas, ko Marta teica, tur nav jābūt apzināts vecāks, varbūt teikt vienkārši jebkura kaut kāda sanākšana, kas šeit ir tā kā tā specifiski ir tā slēgtā telpa, ka tu no viņas nevari vienkārši aiziet, kad tu vēlies. Un kad tie vienkārši ir tev visu laiku urbjas kaut kādu viedokli, kuram tu absolūti nepiekrīt. Vienā brīdī tas vārds vienkārši lūgt, un pat tas mierīgākie cilvēki nevar to izturēt. Pat Latvijas liekas šis.